Labdien, draugi! Šajā video vēlos parunāt par radītājiem, kas palīdz vadītājam pietiekami ātri noskaidrot un saprast, vai viņa uzņēmuma digitālais mārketings ir nofokusēts uz uzņēmuma izaugsmes, vai palīdz uzņēmumam izaugt un augt. Respektīvi, vai digitālais mārketings pilda savus uzdevumus. Pirmais radītājs ir organic traffic. Tad organic traffic ir trafik, ko mēs vai mājaslapa saņem no Google organiskas meklēšanas. Organiska meklēšana ir viss tas, kas nav Google reklāma. Vai ne? Lūk, šajā kontekstā es nerunāšu par to, kādam īpatsvaram šim trafikam ir jābūt, jo ir mājaslapas vai uzņēmumi ir dažādas attīstības fāzes, vai ne, dažādos attīstības posmos, ir dažādas nozares un tā tālāk. Līdz ar to par īpatsvaru, par konkrētu procentu nerunāsim. Šajā kontekstā, lai tiktu pie skaidrības, es iesaku skatīties dinamiku. Ja? Paskatīties vairākus mēnešus, un tad jūs uzreiz visu sapratīsiet. Lūk, kāpēc organiskais trafiks ir tik svarīgs un kāpēc mēs arī skatāmies organisku trafiku un vērtējam? Viens šīs trafiks ir bezmaksas. Un kurš jau negrib dabūt bezmaksas trafiku vai ne? Un mēs gribam redzēt, vai jūs gribētu redzēt, lai jūsu redzamība Google meklētājā aug. Lai pēc iespējas vairāk trafika ienek no tiem atslēgas vārdiem, kas ir saistoši jūsu biznesam un ienek organiski. Ja? Jo bieži vien no organiska trafika ienek, vai trafiks, kas ienek no Google Organic, ir kvalitatīvs un pat ļoti kvalitatīvs. Un jūs gribat, lai tā redzamība Google meklētājā aug, un jūs saņemat pēc iespējas vairāk. Ja? Tas ir ļoti veselīgs signāls. Otrais moments, kas varbūt vēl ir pats svarīgāks, ir zīmola popularitāte, vai jūsu zīmola popularitāte. Bieži vien augot zīmola popularitātei cilvēki arvien biežāk un biežāk sāk meklēt pēc jūsu zīmola Google meklētāja, un atkal to mēs redzam tīri Google organiskajā meklēšanā pieauguma, vai ne, tāda dinamika. Droši vien neviens nestrīdēsies, ka zīmolam ir jāpaliek populārākam, jo tas ir ļoti veselīgs signāls, un bieži vien mēdz būt, ka tie populārākie zīmoli pelna vairāk, vai ne, pelna lielāku naudu nekā tie zīmoli, kas vispār nav pazīstami, vai ne, tad jums ir jātiekas arī ar to zīmola popularitāti noteikti ir jābūt progresam uz augšu, vai ne, un tieši Google organiskais trafiks ļauj arī to parādīt. Un trešais moments par organisku trafiku, tas arī saistīts, starp citu, ar zīmola popularitāte savu ziņā, saņemot pirmos pirkumus vai pirmos klientus, jūs noteikti gribēsiet, lai šie klienti vai daļa no šiem klientiem atgriežas, vai ne? Un šie klienti, pircēji jau zina jūsu zīmolu, jau zina jūsu uzņēmumu, un tad, ko viņi dara, vai viens no, kā viņi tiek pie jums, viņi var atkal Google meklētājā sākt meklēt jūs pēc zīmola, lai ienāktu jūsu mājaslapu, vai ne? Tas ir viens no, protams, ceļiem, bet tas ir tāds diezgan standarta un klasiskais ceļš, un atkal jūs redzēsiet pozitīvu tendenci, jo ar laiku jūs noteikti tā klientu bāzē jums aug, vismaz tā ir jābūt, vai ne, un tas ir veselīgi, un tad ar vien vairāk un vairāk pircēju sāks atkārtot meklēt jūsu zīmolu, un tad jūs atkal tas rezultēsies ar to, ka organiskais trafiks augs. Respektīvi, neiedziļinoties, kā jūs tur varat redzēt atkārtotos vai neatkārtotos pirkumus, neiedziļinoties šajā momentā, jūsu Google Analytics kontā jūs vienkārši redzat vai varat paskatīties dinamiku organiskajam trafikam, vai ne? Un šai tendencei vai šai dinamikai ir jābūt pozitīvai, tas ir ļoti veselīgi. Jā, starp citu, visi šie trīs rādītāji, par kuriem es tagad runāšu, ir viegli atrodami Google Analytics konta, jūsu Google Analytics konta. Otrais rādītājs ir conversion rate. Conversion rate ir efektivitātes rādītājs. Tad vai jūsu kampaņa ir bijusi efektīva, vai jūsu kanāls ir bijis efektīvs, vai ir efektīvs, vai vispār jūsu mājaslapa ir efektīva. Respektīvi, conversion rate ir vairāku gan kanālu, gan mājaslapas, gan kampaņu efektivitāte. Jums tas nekas nav nepieciešams. Protams, jūs to atsevišķi ļoti granulēti analizēsiet, vai jūsu komanda to analizēs, bet
tagad ne par to stāst, vai ne? Jums ir jātiek tikai pie viena cipara, kas atkal ir ļoti viegli dabūjams iekš Google Analytics konta, un šis ir tāds vidējais conversion rate rādītājs, viens cipars, kaut kādā konkrētā laika periodā, ko jūs analizējat, ko jūs vērtējat, un conversion rate, tā kā jūsu gadījumā jūs pats droši vien labāk zināsiet, ko nozīmē jums konversija, vai tas ir pirkums, vai tas ir pieteikums, kaut kāda makro konversija, vai ne? Un tad šajā kontekstā jūs arī skatāties. Šīm radītājiem noteikti arī ir jābūt dinamika, vai ne? Jo viņš nevar augt tur bezgalīgi, tas ir arī skaidrs. Līdzīgi kā arī organiskais trafiks, ja organiskajam trafikam ir 100% īpatsvars, tas, labi, 100 tur es jau pārspēlēju, bet ja tur ir ļoti augsts īpatsvars arī organiskajam trafikam, tas nav tik veselīgi. Līdzīgi arī conversion rates nevar augt bezgalīgi, bet viņam ir jābūt pozitīva dinamika, vai ne? Jo efektivitāte jūs gribat celt uz augšu. Un jāsaka ar to, ka ir conversion rate rādītājiem vai tai vērtībai ir savi minimālie iztikas līmeni, vai iztikas līmenis, teiksim tā. Šobrīd arī par to nerunāsim, jo ir dažādas nozares, dažādi arī uzņēmumam, dažādi vai attīstības fāzes vai izaugsmes fāzes un tā tālāk, bet jums ir jāzina kaut kādi tie minimālie lielumi sava nozare, lai saprastu, ar ko jūs sākat, vai ne? Jo, ja pieņemsim, jums ir, teiksim tā, 0,5% conversion rate, tas nav tik veselīgi, tas nav tik labi, vai ne? Un jums, protams, ir jānoskaidro iemesli, kāpēc ir tik zems conversion rate rādītājs. Un tie iemesli varētu būt ļoti dažādi, vai ne? Un tie ir jānoskaidro. Jā, tur varētu būt pie vainas, piemēram, mājaslapa, ka tā nav pielāgota pārdošanai, vai tas varētu būt ziņojums, vai ne, ka cilvēki vēl nav gatavi tieši tam ziņojumam, ko jūs viņiem dodat, vai ne. Pieņemsim, cilvēki vēl nezina vai nesaprot, kā jūsu produkts var palīdzēt atrisināt mērķa auditorijas problēmas un vienkārši vēl nav gatavi jūsu sales activation reklāmas ziņojumam. Ja, tad ir dažādi, vai ne? Vai jūsu zīmols vēl nav tik populārs un cilvēki vēl neusticas jūsu uzņēmumam. Respektīvi, iemesli, kāpēc conversion rate varētu būt zems, ir vairāki un dažādi, un šis ir tas rādītājs, kas uzreiz jums var parādīt to veselības stāvokli, vai ne? Ilgi nerokot un ilgi tur neejot nekur detaļas, jūs uzreiz ienākat jūsu Google Analytics konta. Ja tur viss ir pareizi iestatīts tehniski, tad jūs uzreiz tiekat pie vērtīgas informācijas tikai viens cipars. Un, protams, šis cipars arī ir jāskatās dinamika, jo, ja jūs esat fokusēti uz izaugsmi, tad skaidrs, ka efektivitātei ir jāaug un tai dinamikai ir jābūt pozitīvai. Un šis atkal varētu būt tas moments, kad jūs sekojat līdzi arī šim radītājam reiz mēnesi. Ja, tad, ja jūs esat vadītājs, katru dienu, katru nedēļu jūs droši vien tur nesekosiet līdzi, kaut gan who knows, vai ne? Bet reiz laba prakse, reiz mēnesi paskatīties arī uz šo radītāju, jo viņš nevar būt visu laiku pirms 0,5%, vai ne? Jo šīs radītājs tad signalizē, ka tur ir kaut kāda problēma, kas ir jārisina, vai ne? Lūk, trešais radītājs ir maksas trafiks, vai ne? Pie šīs informācijas arī ļoti vienkārši tikt jūsu Google Analytics kontā, un ar maksas trafiku ir sekojoši, ka ļoti forši, kad jums ir Google Organika vai organiskais trafiks ienāk. Vai organiskais, turpat vēl viens trafika avots Direct, par kuru es neesmu ieminējies, bet tagad par to nerunāsim. Jā, šis bezmaksas trafika avots, kas ir ļoti forši, bet skaidrs, ka atkarībā no tā, cik ambiciozi jums ir izaugsmes mērķi, visdrīzāk Google organiskais trafiks neatrisinās vai nedos jums visu to, ko jūs vēlaties. Un jūs nevarēsiet tikt pie tādas diezgan aktīvas izaugsmes tikai paļaujoties uz Google Organiku, vai ne? Izaugsme ir saistīta ir jādabū jaunais asins, vai ne? Un bieži vien tas jaunais asins ir tieši tas maksas trafiks, jā, tā daļa. Un jo ambiciozāk jums ir mērķi, jo tā daļa varētu būt lielāka, vai ne? Tā kā šeit šis arī radītājs, ko es skatītos noteikti dinamikā,
zinot, kādi jums ir mērķi, kādas jums ir ambīcijas un izaugsmes ambīcijas, un tad šo ļoti labi tad var nolasīt, vai tas ambīcijas var tikt sasniegtas vai apmierinātas ar šo maksas trafika daļu, kas jums ienāk, vai ne? Jums nav jāanalizē šobrīd, tur jums ir 13% vai 18%. Šis pagaidām nav par to, tas nav pagaidām tik aktuāli. Galvenais paskatīties, vai vispār ir un kāda ir tā dinamika, vai ne? Jo izaugsmes mērķi vai mērķi gads pret gadu izaugsme jums droši vien ir katru mēnesi, vai ne? Un tad šis ir tas, ko jūs varat arī paskatīties, tas trešais radītājs, kas ir maksas trafiks. Jūs varat paskatīties jūsu analītikas konta, vai vispār vai ir šis trafiks vai ne, un ja ir, tad vai nu viņš visu laiku ir jūs pa 100 eiro ieguldat, un tad ir flat vai ne, un tad skaidrs, ka ieguldot kaut kādu vienu daļu nemainīgo, tad nevar tur pretendēt uz izaugsmu vai ne. Vai nu tomēr ir tā izaugsme. Ja? Un tas ir tas, ko jūs uzreiz varat nolasīt. Vai ne? Ja nav izaugsmes vai nepietiekams procents, kas nevar apmierināt ambīcijas, tur jau, protams, jūs jau iesiet uz leju, detalizētāk ar savu marketinga komandu un skaidrosiet iemeslus un tā tālāk. Bet, anyway, šie ir tie 3 rādītāji, ko jūs absolūti ātri varat atrast jūsu Google Analytics konta, un es teiktu 30-60 minūšu laikā jūs varat uzreiz tikt pie svarīgas informācijas. Tas ir pirmo reizi, 30-60 minūtes. Pēc tam, kad jūs jau sāksiet tos monitorēt, jūs varat vai no jūsu Google Analytics konta izveidot dashboardu priekš sevis, vai no caur Looker Studio arī pārmest šos datus, un automātiski tie nāks jums grafiska veida, un tad jūs nepatērēsiet necik. Ja? Bet jums uzreiz būs tā informācija, un tad šos 3 rādītājus es silti iesaku. Jāpiezīmē, ka tie nav, protams, vienīgi rādītāji, vai ne? Bet šie ir ļoti ātri saprotami radītāji jebkuram uzņēmējiem, ko uzreiz neiedziļinoties specifikas, detaļas un tā tālāk, jebkurš uzņēmējs var paskatīties organic traffic, conversion rate un maksas trafiks. Ja? Tie 3 rādītāji, pie kuriem ļoti vienkārši var tikt un nolasīt un pēc tam monitorēt katru mēnesi un arī komunicēt par to ar savu marketinga komandu. Draugi, es ceru, ka palīdzēju un lai jums veicas un noteikti, lai jūsu ambīcijas, lai jūsu mērķi tiek sasniegti, novēlot jums tikai veiksmi. Atā, vislabāk!